saulēciņš atnāk uz mežu, atlido putns un saka, vai cik labi, ka te ir tīrs mežs un nekas nav piesārņots. Bērni, jūs nepiesārņojat arī mežu, bet palīdz mazākajiem. Kas tur brauc? Vilciens, kas brauc uz ūdeņradas. Kur viņš brauc? Uz zaļo punktu. Urā! Mēs dzīvojam zaļi! Trīs mierīgi peldējās, pēc kamēr piebrauca sliktā laiva un no sevīm izdalīja viss netīrās vielas. Un dzīves saindējās un augi. Piebrauca labā laiva un visi to sasūca. Labā laiva iedeva sliktai laivai airas, sliktā laiva aizbrauca. Saudzējiet dabu un nepiesārņojiet upes. Reiz divi zaķīši brālis ar māsu gribēja iet peldēties, bet puķe iesaucās: Neiet tur, tur ir piesārņots! Bet viņi tam neticēja un gāja, un viņi ieraudzīja un iesaucās. Upe ir netīra! Atbrauca viņu mašīnu un savāca visus atkritumus, kas vien bija. Urā! Upe ir atkal tīra! Mežs ir mājas gan putniem, gan dzīvniekiem. Lūdzu, nepostēt mežus! Mums rūp mežu vide, kurā mēs dzīvojam. Kādēļ tiek piemērota daba? Beigas. Vienreiz meitene bija nopirkusi ķipšus un gāja uz mežu, kad meitene apēd viņu iemet ūdenī un sāka lit lietus. Kad gāja prom meitene un aizdomājās, tam pagriezās un paņēma ķipšu paku un gāja uz bez miskasti un met iekšā. Meti atkritumus miskastē. Zēni gāja pa mežu un ieraudzīja, ka tas ir piesārņots. Viņi saprata, ka atkritumi jāsavāc. Viņi to savāc un iemet atkritumu tvertnē. Cilvēki paši piemēslo un beigās viņiem tas pats par visiem būs jāvāc.
Viņi sākumā domā, ka viņiem tas tā atkritumi netraucēs, bet īstenībā viņiem pašiem tas traucē dzīvot. Cilvēki no sākuma piemēslo jaunu būdam, bet beigās, kad viņi ir veci, un ja viņi nesavāc, viņi saka, tā kā savu vecumdienu sagandē, un viņiem jādzīvo netīrībā, jā, un viņi tiek aizmirst. Lai nemēslotu pasaulē, būtu visu laiku tīra pasaule.